Čau! Šodien ir Lodi Jūrmalas 6. sezonas atklāšana, un par godu tam mēs iesim intervēt un dāvināsim arī dāvanas. Let's go! Kā tev iet un no kurienes tu esi? Esmu no Jelgavas un ļoti labi iet. Liet man ļoti labi šodien, forši. Tāds vakaras forši piekdienas. Atbraucu no mājām, tepat no Rīgas. It kā iet labi, nav nevainas, nedaudz pavēsts ir, bet mēs esam no Kandavas. Iet šovakar superīgi, un es esmu ļoti priecīgs, ka sezona ir atkal sākusies, un es esmu no Siguldas. Mums ir ļoti labi, mēs no Jūrmalas esam. Cik sen jūs apmeklējat pasākumus? Ar savu mašīnu pirmo reizi, bet tā kopsumā kaut kāds 3 gadus varētu būt kaut kā tā. Pagājušu vasaru laikam sāku. Principā pasākums, ka tādus, īsmā jāpadomā, kaut kādi gadi 3-4 varētu būt. Uz Lodi Jūrmalas sanāk aizpagājuši gadu sāku braukt, nobraucu visu pagājušo sezonu. Neizlaidu nevienu mītingu, un to pašu arī taisos darīt šogad. Mēs pasākums apmeklējām ļoti sen, bet par šo mēs vienkārši tā garām braucot ieraudzījām grupu čatā, ka ir piebraucām paskatīties, kas notiek. Sākot no Covida, kad bija Nīdmars jauns, tagad ir, kad Lodi Jūrmala sākās, tad arī no paša sākuma īsumā. Tavuprāt, kāda ir vislabākā lokācija? Man vairāk laikam patīktu, pirmā vieta laikam būtu Akropole, otrā laikam Sāga, un šī tāda trešā. Man jau tomēr tā Sāga laikam patīk vairāk, bet Spicē arī nav nevainas. Labākā lokācija? Es domāju, kaut kur bišķiņ nostā kaut kāds lidlauks slēgtais kaut ko tādu, kur varētu vēl kaut ko uztaisīt papildus, pasākumā. Jā, kaut kā nostāk, bet tā arī labi. Lokācija? Laikam Ikea, es teikšu, jā. Šeit, jo te nav nekāda guļošana, nekas tāds, tad tā forši var iebraukt un izbraukt arī zemās mašīnas. Kā tu raksturot Lodi Jūrmalu vienā vārdā? Super. Fein, diezgan fein. Forši pasākums, kur varētu izpausties visi. Laudu. Iespaidīgi. Super, paldies, un man maza dāvaniņa jums. Tas tev. Jā, paldies. Paldies. Jā, vislabāk. Mūsu uzlīme. Paldies. Jauku vakaru. Viena uzlīmīte. Paldies jums. Tas jums jauku vakaru. Paldies.